Labdien! Mums jāatvainojas visiem, kas mūs gaidīja tiešajā ēterā, kad bijām sarunājuši pirmdienā 11. kā ierasts, jau vairākas nedēļas pēc kārtas, pirmdienās, otrdienās 11. dažās izredzētajās skolās Latvijā debašu klubu jaunieši drīkst nemācīties, jo viņiem jādebatē par Eiropai svarīgiem jautājumiem. Šogad ir pilsonības gads, un te lūk jaunie Eiropas Savienības un Latvijas pilsoņi spriež par to, kā lietot šo pilsonību, ko tas īsti nozīmē. Dažādos aspektos mēs Talsos un Liepājā pagājušajā nedēļā diskutējām par daudz un dažādiem jautājumiem, bet vienu ļoti svarīgu, praktiskai dzīvei noderīgu jautājumu mums pat liekas, ka daudzus miljonus, ja ne miljārdus ietaupīt spējīgi jautājumu tomēr kurzemnieki neatrisināja. Tāpēc mēs atbraucām uz Latgales, vienu no skaistākajām, krāšņākajām vietām, uz Krāslavu, Krāslavas valsts ģimnāzijas, te lūk, cīnīties gatavi jaunieši par ļoti vienkāršu jautājumu, bet iespējams latvietim nepārāk patīkamu. Varbūt Eiropā vieglāk būtu, ja mēs pāriet visi uz vienu valodu. Kā jums šķiet, vai Eiropas Savienība varētu savā dokumentu līmenī pāriet un lietot tikai vienu valodu? Un kurai tad tai būtu jābūt? Latviešu, vācu, franču, jeb tomēr angļu? Bet varbūt visas kopā 24 valodas, kad iestāsies arī Horvātija, būs kopā Eiropas Savienībā, un tieši tajā varbūt ir tas skaistums. Tad redzēsim, kurš ar saviem argumentiem šajā cīņā vinnēs. Aizstāvošā komanda, te lūk visi trīs, jūs jau redzat, Viktors, Renāti un Inta, jums ir tas gods aizstāvēt šo argumentu. Un jūs esat, varbūt citreiz saka, vieglāk spēlēt opozīcijā, Sabīne, Samanta un Jūlija. Tad redzēsim, aizstāvošai komandai laikam jāsāk. Kurš nāks pirmais? Atcerieties visi debašu klubā šajā te turnīrā. Šajā pavasarī noskaidrosies pusfinālisti un pēc tam finālisti brauks uz Briseli vai Strasbūru. Tad redzēsim, kur labāk vējš pūtīs. Vēl veiksmi! Labdien, cienījamie klātesošie un oponenti! Es esmu apstiprināšās komandas pirmā runātāja, un mūsu komanda aizstāv rezolūciju Eiropas Savienībā ir jābūt vienai dokumentu valodai. Visās Eiropas Savienības oficiālās valodas ir arī darba valodas Eiropas Savienības institūcijās. Jebkura dalība valsts vai persona var iesniegt dokumentus jebkurā no oficiālajām valodām. Vispārējās nozīmes regulas un citi dokumenti jānoformē arī 23 valodās. Diemžēl praksē parādās, ka šo 23 valodu tulkošana no vienas valodas citā sagādā grūtības. Tādēļ ir nepieciešama pilsoņu iniciatīva, kura aicinātu Eiropas Savienības valstu iedzīvotājiem lemt par vienas valodas ieviešanu. Vispirms es paskaidrošu rezolūcijā iekļautos vārdus. Eiropas Savienība ir 27 Eiropas valstu ekonomiska un politiska apvienība. Ir jābūt eksistēt pastāvēt. Viens pats bez citiem. Un dokumentu valoda, ar kuru tiek uzrakstīti un noformēti dokumenti, www.letonika.lv. Tātad, mūsu pirmais arguments ir, daudzvalodības dēļ rodas kļūdas un pastāv risks, ka tiek mainīta lietu būtība. Vispirms es runāšu par objektīviem iemesliem. 1975. gadā Romas līgums noteica galveno principu attiecībā uz Eiropas kopienas dokumentu tulkojumu valodu režīmu. Proti, ka visu kopienas dalību valstu oficiālās valodas uzskatāmas par kopienas iestāžu darba valodām. Līgums arī noteica, ka visām dalību valstīm jāpiedalās Eiropas Savienības tiesību aktu projektu veidošanā. Tādējādi blakus kultūras dažādībai atbalstot valodas dažādību vienotā Eiropā. Praksē tomēr izrādījās, ka šo principu ir grūti ievērot. Viena gada laikā Eiropas komisijā vien bija uzkrājis 60 000 lapuspušu nepārtulkoto dokumentu, kas gan citiem, gan man, kā Eiropas Savienības iedzīvotāji, liek paustu sašutumu, jo iespējams, ka tieši starp tiem dokumentiem atradās arī mūsējie. Šī liecība ņemta no Delfi.lv raksta Eiropas Savienību dokumentu tulkošanas problēmas. Otrs aspekts problēmai ir tāds, ka tulkojot oriģinālu dokumentus uz savas valsts valodu tiek pieļautas kļūdas, jo bieži vien netiek atrasti vārdi, kuri ir identiski dažādās valodās, un beigās dokuments zaudē savu būtību. Un, kā rakstīts portālā europasevra.com, tikai viena gada laikā poliešu dokumentu tulkojumā tika atrasti pāri 40 nopietnām kļūdām, kuras varēja novest pie nopietnām sekām. Tas savukārt norāda uz to, ka kļūdas tulkojums var nopietni apdraudēt svarīgo informāciju. Tāpēc mēs uzskatām, ka viena dokumentu valoda dotu iespēju izvairīties no kļūdām un citām tulkošanas problēmām. Mūsu komandas otrais arguments ir: samazinot izdevumus tulkošanas vajadzībām, pieaugs finansiālo līdzekļu apjoms citām vajadzībām. Ieviešot vienu kopīgu valodu Eiropas Savienība ietaupīšu daudz naudas, ko maksā par tulkošanas pakalpojumiem. Eiropas birojas spriež, ka nemainot situāciju, naudas daudzums varētu pieaugt no 550 miljoniem eiro gadā līdz 800 miljoniem
eiro gadā. Taču jau 2004. gadā Eiropas Savienībā Briseles institūciju izdevumi par tulkošanu pieauga līdz pat 1 miljardam eiro gadā, jo ik gadu ir jāpartulko aptuveni par 1 miljonu vairāk dokumentu nekā iepriekšējā gadu. Ziņo portāls tvnet.lv. Ar vienas valodas ieviešanu varētu ietaupīt lielas naudas summas, kuras varētu ieguldīt daudz nopietnākās nozarēs. Vienas valodas ieviešana nenozīmē to, ka citas izzudīs. Valsts valodas saglabā savu oficiālo statusu. Eiropas Savienība finansēs to, lai citās valstīs attīstītu izvēlētās valodas zināšanas. Portāls debatvēs.org sadaļā European Union Working Language. Vēlētos uzsvērt to, ka ietaupītu naudu varētu ieguldīt gan medicinā, gan citās svarīgās nozarēs. Un mūsu komandas trešais arguments ir: kopīga dokumentu valoda uzlabos Eiropas Savienības konkurētspēju globālā mērogā. Eiropas Savienība ir nopietns spēlētājs pasaules mērogā un ir svarīgi izturēt konkurenci ar citiem attīstītajiem reģioniem, kā ASV un Dienvidaustrumu Āzija. Un vienas dokumentu valodas ieviešana uzlabotu Eiropas Savienības konkurētspēju. Ar valodas palīdzību, ko spēj saprast visi Eiropas Savienības iedzīvotāji, ir to, ka Eiropas Savienība ir bagāta ar valstīm, kurām ir unikālas tradīcijas, un Eiropas Savienības labo ekonomiku, mēs spērsim soli uz drošāku un labāku pasauli sadarbībā ar citām valstīm un asociācijām gan pašā Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Un viena dokumentu valoda palīdzēs to īstenot. Viena valoda spēs dot lielāku iespēju pārvietoties pa Eiropas Savienību un iegūt labāku darbu, jo vairāk cilvēku, kuri spēj labi strādāt un saprasties ar cilvēkiem no citām valstīm, jo ir labākā ekonomika. To, ka cilvēkiem ir problēma veikt biznesa darījumus ar partneriem no citām valstīm, rada nesaskaņas un bieži vien noved pie biznesa bojāējas. 2013. gada Jēlas universitātes pasniedzēja rakstā valodas ietekme uz ekonomiku. Cilvēkiem, labi pārvaldot vismaz 2 valodas, tas ir dzimto un Eiropas Savienības dokumentu ieviesto. Būs mazāk bez darba palikušo cilvēku, atversies vairāk rūpnīcu un būs vairāk darba vietu un globālo sadarbību. Ņemot vērā iepriekš teikto, kopīgā dokumentu valoda uzlabos Eiropas Savienības konkurētspēju globālā mērogā. Tādējādi esmu pārliecināta, ka pierādīju, ka Eiropas Savienībai ir jābūt vienai dokumentu valodai. Paldies par uzmanību, esmu gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem. Labdien, visi klātsošie un oponentu komanda. Esmu novedzošās komandas trešā runātāja Samanta un uzdošu jautājumus. Vai jūs varētu lūdzu atkārtot savu otro argumentu? Protams, samazinot izdevumus tulkošanas vajadzībām, pieaugs finansiālo līdzekļu apjoms citām vajadzībām. Paldies. Tātad mans pirmais jautājums būs, cik Eiropas Savienībā ir oficiālo valodu? 23. Vai tas neapgrūtinās dominējošās dokumentu valodas izvēli? Šo valodu ir daudz. Domāju, ka nē. Vai daudzvalodība attīsta cilvēku domātspēju vai arī kādas citas pozitīvas prasmes? Protams. Vai daudzvalodība paver plašākas iespējas politiskajā, ekonomiskajā un kultūras jomās? Jā. Vai valoda nodrošina emocionālu viedokļu saprašanu? Jā. Vai vairāku valodu zināšanas ietekmē iedzīvotāju iespēju piedalīties Eiropas attīstībā? Jā. Vai Lisabonas līgums apstiprina Eiropas Savienības demokrātiskumu un individa brīvību? Jā. Valoda ir etniskas grupas pazīme? Jā. Vai viena kopīga valoda var radīt vienas valsts valdošu lomu? Nē. Ieviešot vienu dokumentālo valodu, vai pastāv risks dzimtās valodas bojā eja dažādās valstīs? Nē. Vai personai var uzspiest lietot svešvalodu? Nē. Kādas problēmas pastāv vienotas dokumentu valodas ieviešanā? Problēma nav. Nav problēma. Paldies par atbildēm. Labdien, klātesošie un oponenti! Mani sauc Sabīne, esmu novedzošās komandas pirmā runātāja. Mūsu komandā aizstāv rezolūciju, ka Eiropas Savienībā nav jābūt vienai dokumentu valodai. Vispirms es oponēšu apstiprinošās komandas argumentus. Viņu pirmais arguments bija par to, ka daudzvalodības dēļ rodas kļūdas.
Taču mēs neuzskatām, ka dokumentu tulkošanā Eiropas Savienībā ir daudz kļūdu, jo to var veikt tikai tulkošanas nozares speciālisti, kam jau ir pieredze, un tādējādi šīs kļūdas tiks novērstas. Un Eiropas Savienībā ir sanāksmes ministru līmenī dažādi valodu speciālisti, kuru saskaņo katra vārda jēgu, un līdz ar to tādā veidā viņi izvairās no tām kļūdām. Un tāpēc mēs neuzskatām, ka tulkošanā būtu daudz kļūdu. Un ir arī pieņemts likums par kļūdu samazināšanos, un tāpēc Eiropas Savienības institūcijas skatās un vēro, vai ir tās kļūdas, un novērš arī to. Tālāk otrais arguments bija par izdevumiem un par to, ka ieviešot vienu dokumentu valodu samazināsies līdzekļi. Taču mēs tā neuzskatām, jo pašlaik visa rakstiskā un mutiskā tulkošana Eiropas Savienībā izmaksā aptuveni 2 eiro uz vienu pilsoni gadā. Un daudzvalodības cena ir mazāka nekā 1% no Eiropas Savienības kopējā budžeta. Taču mēs uzskatām, ka šī summa, ieviešot vienu valodu Eiropas Savienībā, dokumentu valodu, šī summa palielinātos, jo sanāk tā, ka Eiropas Savienībā ir plānots budžets, ka būs izdevumi 1%. Bet, ja tiks ieviesta viena dokumentu valoda, tad tas radīs papildus izdevumus tieši katrai valstī, un šie izdevumi netika plānoti. Un tāpēc šie līdzekļi netiks piešķirti citām svarīgām nozarēm, kā piemēram medicīna vai izglītība. Un tāpēc šie izdevumi būs lielāki, nevis mazāki, ieviešot vienu dokumentu valodu. Un viņu trešais arguments bija, ka kopīga dokumentu valoda uzlabos konkurences spēju. Taču starptautiskajā konkurencē pārsvarā piedalās nevis Eiropas Savienības, bet atsevišķas valstis, piemēram, Vācu autofirmas konkurencē ar amerikāņu Ford un citām kompānijām. Tāpēc kopīga dokumentu valoda vispār neietekmēs konkurenci Eiropas Savienības valstīs. Un tādējādi mēs uzskatām, ka esam atspēkojuši apzinošās komandas argumentus, un tagad pievērsīšos savai lietai. Mūsu komandas pirmais arguments ir, ka daudzvalodība ir viena no svarīgākajām Eiropas Savienības iezīmēm un demokrātiskām vērtībām. Eiropas Savienība balstās uz nedalāmām universālām vērtībām – cilvēka cieņu, brīvību, vienlīdzību un solidaritāti. Tās pamatā ir demokrātijas un tiesiskuma principi. Vislielāko uzmanību Savienība pievērš individam, iedibinot sabiedrības pilsonību un izveidojot brīvības, drošības un tiesiskuma telpu. Savienība veicina šo kopējo vērtību saglabāšanu un attīstību, vienlaikus respektējot Eiropas tautu kultūru un tradīciju dažādību, kā arī dalībvalstu nacionālo identitāti. Ierunāts ir no Eiropas Savienības pamatiesību hartas. Eiropas Savienības moto ir vienotība dažādībā. Tas atspoguļo daudzvalodības nozīme Eiropas Savienībā. Tagad citēšu Leonarda Orbana, Eiropas Savienības daudzvalodības komisāra teikto. Valoda ir ne tikai komunikācija. Tā ir katras valsts nacionālās kultūras un identitātes vērtība. Tiesības izmantot savu dzimto valodu ir katram. Līdz ar to daudzvalodība Eiropas Savienībā vienmēr ir uzskatīta par vērtību. Eiropas Savienība sekmē politisku un ekonomisku integrāciju starp dalībvalstīm un vienlaikus aizstāv iedzīvotāju brīvību runāt un rakstīt viņu dzimtajā valodā. Tāpēc daudzvalodība Eiropas Savienībā ir kā demokrātijas vērtība, jo Savienība ciena visu valstu valodas un tiesības izmantot savu dzimto valodu ir katram. Jo tā aizstāv iedzīvotāju brīvību runāt un rakstīt dzimtajā valodā. Tāpēc mēs uzskatām, ka vienu dokumentu valoda nav nepieciešama. Un mūsu komandas otrais arguments ir, vienas dokumentu valodas ieviešana radīs papildus problēmas un pat draudus. Eiropas Savienības darbība ir vērsta uz to, lai panāktu stabilu Eiropas attīstību, kuras pamatā ir līdzsvarota ekonomiskā izaugsme un cenu stabilitāte. Taču ieviešot vienu dokumentu valodu Eiropas Savienībā, Eiropas stabilā attīstība tiks apdraudēta.
Pirmkārt, nav valodas, kurā runātu pat vairāk nekā puse Eiropas Savienības iedzīvotāju, liecina Eirobarometra pētījuma speciālai izlaiduma dati. Ja tiks ieviesta vienota dokumentu valoda, tad katrai valstī patstāvīgi vajadzētu nodrošināt tulkošanas pakalpojumus, kas būtu papildus izdevumi valstī. Līdz ar to palielināsies valsts budžeta izdevumi, kas apdraudētu katras valsts, tajā skaitā Eiropas Savienības ekonomisko attīstību. Otrakārt, viena valoda ierobežo nacionālo valodu lietošanu, un tas apdraud mazās valodas, kā piemēram mūsu latviešu valodu. Eiropas vadošie valodas tehnoloģiju speciālisti ir secinājuši, ka mēs esam liecinieki digitālajai revolūcijai, jo to var salīdzināt ar Johana Gutenberga izgudroto iespiedpresi. Tās valodās, kurās netika drukātas grāmatas, ar laiku iznīka. Arī mūsdienās valodas dzīvotspēja ir svarīga tās lietošana. Un treškārt, ieviešot vienu dokumentu valodu, vajadzēs mainīt Eiropas Savienības pamatiesību hartu. Tāpēc mēs uzskatām, ka vienas dokumentu valodas ieviešana radīs papildus problēmas un draudus. Līdz ar to mēs esam pārliecināti, ka Eiropas Savienībā nav jābūt vienai dokumentu valodai. Paldies par uzmanību, esmu gatava atbildēt uz jautājumiem. Labdien, cienījamie klātesošie un oponenti! Es esmu apstiprinošās komandas trešā runātāja un es vēlos uzdot dažus jautājumus. Vai jūs piekrītat, ka Eiropas Savienībā nav jābūt vienai dokumentu valodai? Tātad, jā, nav jābūt vienai dokumentu valodai, jā. Atkārtojiet lūdzu jūs komandas pirmo argumentu. Tātad, pirmais arguments - daudzvalodība ir viena no svarīgākajām Eiropas Savienības iezīmēm un demokrātiskām vērtībām. Paldies. Jā, un vai tulkošanas process ir viegls? Tulkošanas process nav viegls, tas ir skaidrs, jo tas ir darbs, kuru atmaksā, un tāpēc... Vai tulkošanas process prasa daudz laika? Tie speciālisti, kas jau nodarbojas ar to ikdienu, viņiem tas izdarāms ir diezgan ātri, tāpēc... Un kā ar līdzekļiem, vai tulkošana prasa daudz līdzekļu? Kā es minēju savā lietā, šī summa būtībā ir 1% no Eiropas Savienības kopējā budžeta, un uz pilsoni, Eiropas Savienības pilsoni gadā tas ir mazāk nekā 2 eiro gadā, un tāpēc šī summa nav diezko liela, bet ieviešot vienu kopīgu valodu, šie izdevumi būs lielāki tieši katrai valstī, tāpēc mēs uzskatām, ka izdevumi palielinātos. Vai tulkotajos dokumentos ir atrastas tulkojuma kļūdas? Kļūdīties ir cilvēcīgi, taču ir iestādes, kuras kontrolē šo lietu, bet tās kļūdas nav tik nozīmīgas, ka tur nevarētu kaut ko saprast. Vai tulkojuma dēļ var tikt apdraudēta svarīga informācija? Nepareizas tulkošanas dēļ? Tulkojuma kļūdu dēļ, nu jā, neprecīzas. Nu jā, bet to kontrolē iestādes, un tāpēc šīs kļūdas ir gandrīz vai neiespējams. Vai ir nozares, kurā trūkst līdzekļu? Tieši nozares, kādā ziņā nozares? Nu, piemēram, medicīna, izglītība un tādas. Skatoties kādā valstī, un mēs zinām, ka Eiropas Savienībā ir vairākas valstis, kurās ir finansiālās problēmas, un tāpēc arī tieši tur ir problemātiski. Jā, paldies. Un vai iedzīvotāji būs ieguvēji, ja nauda, kas izmantota tulkošanai, būtu atvēlēta, piemēram, tai pašai medicīnai? Varat vēlreiz, lūdzu? Vai iedzīvotāji būs ieguvēji, ja nauda, kas izmantota tulkošanai, būtu atvēlēta, piemēram, medicīnai? Protams, ka būtu ieguvēji, tāpēc arī vienas valodas ieviešana to nevajadzētu darīt. Tāpat mums ir, tā kā mums ir daudzvalodība, tad Eiropas Savienība šos līdzekļus tieši finansē. Paldies. Un vai visas Eiropas Savienības valstu valodas ir starp tām 23 valodām, kurās tiek tulkoti dokumenti? Tās ir oficiālās valodas, un tieši šajās oficiālajās valodās tiek tulkoti dokumenti. Un tā kā tās ir oficiālās valodas, tad katram Eiropas Savienības pilsonim un arī valsts pilsonim ir jāzina šīs valodas. Tad vismaz sava dzimtā valoda, tāpēc viss tiek saprasts. Jā, un cik dokumentu apmēram tiek tulkoti, nu, piemēram, gadā? Es to nevarēšu pateikt, bet tas ir diezgan liels skaits. Protams, tie ir dokumenti. Paldies, man vairāk jautājumu nav. Paldies. Labdien, cienījamie klātesošie un oponenti! Es esmu apstiprinošās komandas otrais runātājs, un mūsu komanda ir pārliecināta, ka Eiropas Savienībai ir jābūt vienai dokumentu valodai. Vispirms,
es oponēšu noliedzošās komandas argumentus. Viņu pirmais arguments ir: daudzvalodība ir viens no svarīgākajiem Eiropas Savienības iezīmēm un demokrātiskajām vērtībām. Mūsu komanda uzskata, ka viena kopīga dokumentu valoda neparkāptu demokrātijas principus, jo katra valsts varētu saglabāt savu valsts valodu. Turklāt ir fakti, kas liecina, ka apmēram katrs 5. eiropietis ir raksturojams kā aktīvs valodas apguvējs, respektīvi tāds, kas nesen uzlaboja savas valodas zināšanas vai plāno to darīt turpmākā gada laikā. Tas savukārt pierāda, ka Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir radusies vēlme apgūt kādu valodu, kas ļautu viņam strādāt vai atpūsties ārzemēs. Turklāt, Eiropas Savienības iedzīvotāji nesaskata problēmu vienas dokumentu valodas ieviešanai. Viņu otrais arguments ir: vienas dokumentu valodas ieviešana radīs papildu problēmas un pat draudus. Diemžēl viena dokumentu valoda neradīs sarežģījumus, jo mūsu komanda nepiekrīt šiem oponentu apgalvojumiem, tā ka nav valodas, kurā nerunāt par 50%. Tā ir angļu valoda, par kuru liecina jau 2007. gada dati. Un, diemžēl, augstas tehnoloģijas, ko minēja mūsu oponenti, kas nāk par labu daudzvalodībai, diemžēl arī nav apstiprināma. Jo jau Eiropas konstitūcijas tulkojumā latviešu valoda bija atrastas 1500 kļūdas, un tas ir tikai viens dokuments. Turklāt tas tikai jau pierāda, ka vienas dokumentu valodas ieviešana Eiropas Savienībā ir apstiprināma. Tagad es papildināšu ar faktiem mūsu komandas argumentus. Mūsu komandas pirmais arguments ir: daudzvalodības dēļ rodas kļūdas un pastāv risks, ka tiek mainīta lietu būtība. Kā jau mums zināms, Eiropadomes sanāksmēs tiek nodrošināts tulkojums no visām oficiālajām valodām visās oficiālajās valodās. Līdz ar Eiropas Savienības paplašināšanos stāvoklis sarežģījās, un kaut arī komisija samazināja tulkojumu dokumentu skaitu no 30 līdz 15 pusēm, tas tomēr nelīdzēja, jo speciālisti sprieda, ka jau tā 3 gadu laikā varēja sakrāties līdz 300 000 dokumentu nepartulkot, kas, manuprāt, nav iepriecinoša ziņa. Mūsu komanda uzskata, ka Eiropas Savienībā vajadzētu ievest vienu dokumentu valodu, lai mums, Eiropas Savienības iedzīvotājiem, nevajadzētu maksāt naudu par tulkošanu, kas jau tagad nav labā līmenī. Vienas dokumentu valodas ieviešana ir nepieciešams solis, jo, kā izteicās valodas speciālisti, saglabāt visu darbu valstu valodas kā darba valodas var nonākt nevis pie vienotas Eiropas, bet gan pie Bābeles torņa. Eiropas Savienībā ir plaši izplatīts tā saucamais Eurospeak, kas sastāv no žargonvārdiem, modes vārdiem un saīsinājumiem. Tādā veidā angļu valoda ir ienākuši ap 2000 jaunu vārdu, kurus Anglijā dzīvošie nemaz nesaprastu. Tas nebūtu liecinis, ja Eiropas Savienībā būtu viena dokumentu valoda. Mūsu komandas otrais arguments ir: samazinot izdevumus tulkošanas vajadzībām, pieaugs finansiālo līdzekļu apjoms citām vajadzībām. Eiropas Savienības izdevuma dokumentu pārtulkošanai oficiālajās Eiropas Savienības valodās ir pārsniegusi 1 miljārdu eiro, kas pašlaik sastāv vairāk nekā 600 miljonus vārdu. Tāpēc Eiropas komisija pašlaik apsver iespēju atteikties no līdzinējas politikas, izmantot visu Eiropas Savienības darbu valstu valodas. Ziņu portāls apollo.cl. Eiropas Savienību iedzīvotāju vidū arī manis ir izskanējis jautājums, kādēļ šī gada rudenī Eiropas Savienības tulkošanas dienestā Luksemburgā vajadzīgo 135 tulkotāju vietu strādā tikai 44 un vajadzīgo 40 tulku vietu Briselē tikai 8, lai gan maksāja viņiem par visiem. Turklāt, kā es jau savā runā minēju, viņi nepareizi iztulko vai netulko vispār daudzus svarīgus dokumentus. Šo veltīgi pazaudēto naudu varētu iegūt daudzās citās nozarēs, kā piemēram valodu attīstības programmām, kas ir ļauta Eiropas Savienības iedzīvotājiem iemācīties sazināties kādā vienā labi apgūtā valodā. Eiropas Savienība jau investē vairāk nekā 30 miljonus eiro gada, kas tiemžēl vēl nav pietiekami. Un mūsu komandas trešais arguments ir: kopīga dokumentu valoda uzlabos Eiropas konkurētspēju globālā mērogā. Mēs šeit nerunājam par to, vai Eiropas Savienība būtu viena valoda. Mūsu mērķis ir panākt, vai Eiropas Savienība būtu viena dokumentu valoda, kas atvieglot ar ārpolitiku saistītus jautājumus, kā arī veicināt integrāciju starp dažādām Eiropas Savienības valstīm. Vēl kāda valoda, izņemot savu dzimto valodu, prot sazināties 56 Eiropas Savienības darba valstu pilsoņu, un tas ir par 9% vairāk nekā tas bija pagājušajā gadā.
rakstot vai aizpildot dokumentus vienā valodā, tiek uzlabotas attiecības starp citām valstīm, ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī visā pasaulē. Šī liecība ir ņemta no Europa.cl mājaslapas, un tas tikai liecina par labu vienai dokumentu valodai Eiropas Savienībā. Līdz ar to mūsu komanda ir pārliecināta, ka Eiropas Savienībā ir jābūt vienai dokumentu valodai. Paldies par uzmanību, esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Labdien, vēlreiz esmu noliedzošās komandas pirmā runātāja un uzdošu jums jautājumus. Nosauciet Eiropas Savienības valodas, kas ir visizplatītākās. Tas ir angļu, vācu un franču. Paldies. Pēc kāda principa izvēlēsies vienu dokumentu valodu? Pēc visvairāk runātāko valodu, jo loģiski, kā nevar taču mācīties visai Eiropas Savienības dalībvalstīm, pieņemsim tur portugāļu valodu. Un kāda tā varētu būt valoda? Nu, tā kā loģiski varētu būt kā angļu valoda, vai ka nav izvirzītas versijas, kā var būt arī vācu vai franču, jo tās arī ļoti izplatītas Eiropas Savienībā. Paldies. Vai nepastāv risks, ka valstīs savā starpā radīsies konflikti? Nē, jo jau, kā jau es savā runā minēju, jau 1999. gadā Eiropas Savienības valstis vienojās par 3 galvenajām valodām - vācu, franču un angļu. Paldies. Tas nozīmē, viņi varētu arī vēl vairāk padomāt. Labi, paldies. Vai valodu attīstīšana un saglabāšana ir nepieciešama? Jā. Jā, paldies. Vai ir tāda valoda Eiropas Savienībā, kurā runātu visi dalībvalstu iedzīvotāji? Diemžēl mēs to nevaram apgalvot, jo ne visi Eiropas Tātad nav tādu, ja? Es to neapgalvoju. Labi, paldies. Kāpēc daudzvalodība ir vērtība? Daudzvalodība ir vērtība, jo katram valstī sava valoda ir kā kultūra. Tas nozīmē, ka latviešiem latviešu valoda ir kultūra, poļiem poļu valoda. Bet tas jau nenozīmē, ka mums vajadzētu Eiropas Savienības dokumentus arī tūkot savā valodā, jo, kā es jau minēju savā runā, tas ir samazināt, var palielināt izdevumus. Labi, paldies. Kādai valodai ir palielinājies runātāju skaits? Angļu valodā. Un kas pamatā ietilpst šo cilvēku grupā? Jaunieši, skolēni? Kas tieši veido? Diemžēl man nav šādu tādu. Labi, paldies. Cik eiro izmaksā tulkošana uz vienu pilsoni gadā? Aptuveni 3 eiro. Labi, paldies. Vai ieviešot vienu dokumentu valodu tiks apdraudēta daudzu valodu ilgtspēja? Lūdzu, atkārtot jautājumu. Vai ieviešot vienu dokumentu valodu tiks apdraudēta daudzu valodu ilgtspēja? Netiks apdraudēta. Netiks. Labi, paldies. Kādas problēmas pastāv vienotas valodas ieviešanā? Nosauciet tās. Nav tādu problēmu. Nav. Paldies. Daudzvalodība Eiropas Savienībā ir demokrātijas pazīme? Tā ir? Nē. Nav. Ar ko atšķiras dokumentu valoda no saziņu valodas? Dokumentu valoda var dokumentu valoda tiek lietot dokumentus rakstot vai aizpildot svarīgus dokumentus. Sarunu valodu mēs izmantojam vienkārši sarunājoties, un tā līdzīgi braucot uz ārzemēm mēs jau runājam, pieņemsim, arī ne jau runājam savā valodā. Labi, paldies. Kādā valodā ir sniegta atbilde sūtot Eiropas Savienības iestādēm dokumentus, kādā no oficiālajām valodām? Tātad kādā valodā tiks sniegta atbilde? Visās. Visās. Tātad es iesniedzu dokumentu angļu valodā un man būs atbilde angļu valodā. Jā. Jā, labi, paldies. Vai viena valoda kā starptautiskais saziņas līdzeklis var dominanto ietekmi? Jā. Jā, paldies. Labdien, klātesošie un oponenti! Es esmu nolaidošās komandas otrā runātāja. Mūsu komanda aizstāv rezolūciju, ka Eiropas Savienībā nav jābūt vienai dokumentu valodai. Vispirms oponēšu apspriežamās komandas argumentus. Viņa pirmais arguments ir, daudzvalodības dēļ rodas kļūdas un pastāv risks, ka būtiskas kļūdas var ietekmēt kaut ko. Kā jau minēja apspriežamās komandas otrais runātājs, kļūdas tiek atrastas, un tas apliecina, ka kļūdas tiek atrastas un tās tiek izlabotas. Tātad tās nevar ietekmēt arī tālāk nākotni. Kā arī, piemēram, Latvijā ir pieņemts likums par Eiropas Savienības dokumentu tulkojumu izvērtēšanas un saskaņošanas būtisku kļūdu labošanas kārtība. Tātad, domājams, arī katrā valstī tas tā ir, un tātad radušās kļūdas tiek novērstas, un tās nevar radīt nākotnē kaut kādus pārpratumus. Un viņu otrais arguments ir, samazinot izdevumus tulkošanas vajadzībām, pieaugs finansiālo līdzekļu apjoms citām vajadzībām. Mēs uzskatām, ka ieekonomējot uz tulkošanas rēķina izdevumus,
Izdevumi var rasties arī citur, piemēram, tulki var zaudēt darbu, kā arī izdevumu sloks var palielināties uz katras dalībvalsts atsevišķi. Tādējādi katra dalībvalsts, kura ietilpst Eiropas Savienībā, var ietekmēt Eiropas Savienību, un tādējādi būs kā apburtais loks. Kā arī viņu trešais arguments ir kopīgas dokumentu valoda uzlabos Eiropas Savienības konkurētspēju globālajā mērogā. Mēs uzskatām, ka katra dalībvalsts, kura ir Eiropas Savienībā, veicina konkurētspēju arī ar citām valstīm, un nav tā, ka konkrēti visa Eiropas Savienība konkurēs ar citām valstīm, bet gan katra valsts, kas ir ietilpst šajā Eiropas Savienībā. Un tādējādi izdomājot jaunas inovācijas, veicinās konkurenci. Tādējādi mēs esam pārliecināti, ka atspēkojam apspriežos komandas argumentus, un mūsu komandas pirmais arguments ir: daudzvalodība ir viena no svarīgākajām Eiropas Savienības iezīmēm un demokrātiskām vērtībām. Kā mums zināms, Eiropas Savienībā ietilpst 27 dalībvalstis, katrā no šīm valstīm ir viena vai vairākas oficiālās valodas. Kā teica Pierre Bourdieu, viens no ietekmīgākajiem 20. gadsimta socioloģiem, oficiālā valoda ir lingvistisks kapitāls, kas tā īpašniekam dod simbolisku varu. Tātad, esot vairākām oficiālajām valodām Eiropas Savienībā, katrai tai pieder simboliska vara. Katra valsts, kas ietilpst Eiropas Savienībā, veido Eiropas Savienības kultūru, un valoda arī ir daļa no kultūras, kura veido Eiropas Savienību. Šobrīd 5 visplašāk lietotās svešvalodas ir angļu valoda, franču valoda, vācu valoda un spāņu valoda. Tikai dažās valstīs ievērojami palielinājās to respondentu skaits, kas runā vismaz 2 svešvalodās, jo īpaši Itālijā un Īrijā. Tomēr 9 dalībvalstīs šis rādītājs ir būtiski samazinājies par 5% punktiem. Beļģijā, Ungārijā, Bulgārijā, Polijā, Portugālē, Maltā, Luksemburgā, Dānijā un Igaunijā. Informācija ņemta no Eirobarometra speciāla izlaiduma numur 386 Eiropieši un valodas. Tas apliecina to, ka ieviešot vienu konkrētu valodu, būs liela iedzīvotāja daļa, kas nemācēs runāt šajā valodā un nepārvaldīs to. Daudzvalodība ir tikpat nozīmīga kā cilvēka cieņa, brīvība, vienlīdzība, demokrātija, tiesiskums un cilvēktiesības. Ieviešot vienu valodu, tiek ierobežota kāda dalību valstu valoda, kā arī samazinās tā simboliskā vara. Mūsu komandas otrais arguments ir: vienas dokumentu valodas ieviešana radīs papildus problēmas un pat draudus. Ieviešot vienu valodu, radīsies būtiski draudi tām valodām, kurās savukārt netiek runāts tik plaši kā citās. Tādā veidā pasaule kopumā var pazaudēt kādu kultūras daļu. Izvēlēties kādu vienu valodu nebūtu godīgi, jo tad konkrētās valstis, kurās runā šajā valodā, dominētu, un tas savukārt nebūtu godīgi pret pārējām valstīm. Kā jau iepriekš minēju, ir vairākas valodas, kuras ir izplatītas. Kā rezultātā būtu grūti izdomāt, kura ir tā īstā, kurai būtu jābūt par oficiālo valodu dokumentu. Un tādējādi rastos saspringta situācija starp dalību valstīm, jo katra vēlētos šo nozīmīgo lomu sev. Vēl viens būtisks aspekts tāds, ka ieviešot vienu valodu rastos papildus sarežģījumi kādai dalībvalstī atsevišķi, un konkrēti tās iedzīvotājiem tulkojot dokumentus būtu papildus izmaksas. Kā arī pieņemot vienu valodu, varētu rasties protesti valstīs un nacionalistiski politisko spēku popularitāte. Mēs neuzskatām, ka ieviešot vienu dokumentu valodu, iespējīgi daudz tiktu iekonomēts. Līdz šim Eiropas Savienības politikā vienlīdzīgai attieksmē pret visām Eiropas Savienības oficiālajām valodām ir bijusi daudz lielāka nozīme un popularitāte nekā jebkādiem finanšu kritērijiem. Tādēļ mēs esam pārliecinātas, Eiropas Savienībā nav jābūt vienai dokumentu valodai. Paldies par uzmanību, esmu gatava atbildēt uz jautājumiem. Labdien vēlreiz, es esmu apstiprinošās komandas pirmā runātāja. Es vēlos uzdot dažus jautājumus. Vai jūs zināt, kāda ir šīs dienas rezolūcija? Eiropas Savienībai nav jābūt oficiālajai dokumentu valodai. Paldies. Vienai oficiālajai. Kura valoda ir internacionāla? Tā ir, kura domās izplatīta vairāk? Jā. Šobrīd tās ir vairākas: angļu, franču, vācu, spāņu. Vai visās valodās ir identiski vārdi? Tulkojot, tiek aizstāti ar pēc iespējas ar tuvāku nozīmi vārdi. Tad jūs piekrītat, ka var rasties pārpratumi un mainīt drusku būtību? Būtība krasi nemainītos, tā kā tiktu piemeklēts vārds ar vistuvāko nozīmi, un turklāt
tāpēc tas arī neietekmē tulkojumu kvalitāti. Kāpēc jātērē daudz naudas tulkojot dokumentus uz 23 valodām? Lai tā kā Eiropas Savienība sastāv no 27 dalībvalstīm, un katrai arī būtu sava teikšana, un viņa justos arī kā daļa no Eiropas Savienības, nevis konkrēti vai lai būtu ieviešot vienu valodu, un tās valstis, kurās runā šajā valodā, vēlāk dominētu. Vai ieviešot vienu dokumentu valodu, biznesa darījumi ar ārvalstu partneriem kļūs labākie? Mēs negarantētu par to, ka būtu kvalitatīvāki un labāki tās. Kādēļ Eiropas parlamenta latviešu deputāti nav apmierināti ar parlamenta dokumentu tulkojumiem? Neapmierinātība vienmēr cilvēkos var kaut ko raisīt un kaut kas izraisīt. Labi. Vai Eiropas brīvprātīgo dienests veicina daudzvalodību? Kā tas domāts? Vai cilvēki, kuri... Konkrēti, kas tas ir, tas brīvprātīgais dienests? Tas ir dienests, kur brīvprātīgi Eiropas Savienības iedzīvotāji palīdz citiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem, gan valodas apguvē, gan citos aspektos. Ja viņi komunicē valodās tās, kurās viņi ir piemēram dzimtās, tad veicinās daudzvalodību. Vai visās Eiropas Savienības dalībvalstīs māca angļu valodu? Mūsuprāt, ne tikai angļu valodu māca arī, ir izvēle arī franču māca, tāpat arī vācu valodu māca. Bet angļu māca? Jā, tāpat kā arī citas. Cik procentu Eiropas Savienības iedzīvotāju pārzina angļu valodu? Jūs minējāt 56%. Jūs tā minējāt, bet mēs par to nebūtu droši. Tik un tā ir. Nav tā, ka viena valoda dominē tikai. Vai bērni jau kopš skolas pārzina vairākas valodas? Skatoties, kurā ģimenē piedzimst, ja, piemēram, piedzimst ģimenē, kur vecāki runā, piemēram, dažādās valodas, bērns visticamāk arī apgūstās divas valodas. Un no kura gada datiem ir ņemta informācija par Eirobarometru? Tie būs 2011. 2010. Paldies! Labdien, cienījamie klātesošie un oponenti! Es esmu apstiprinošās komandas trešā runātāja. Mūsu komanda aizstāv rezolūciju Eiropas Savienībā ir jābūt vienai dokumentu valodai. Diemžēl praksē pierādās, ka dokumentu tulkošana šajās 23 valodās no vienas valodas citā bieži vien izraisa problēmas. Tādēļ ir nepieciešama Eiropas pilsoņu iniciatīva, kurā aicinātu Eiropas Savienības valstu iedzīvotājus lemt par vienas valodas ieviešanu. Vispirms es sākšu ar sadursmes punktiem. Pirmais sadursmes punkts. Vai radīsies sarežģījumi un problēmas, problēmas saskaņā ar vienas dokumentu valodas ieviešanu? Mūsu komanda ir pārliecināta, ka šādas problēmas neradīsies. Tieši otrādi problēmas pastāv un iespējams to kļūs vēl vairāk tieši daudzvalodības dēļ, jo tulkošana pati par sevi jau ir sarežģīts process, un dažkārt ir grūti saskaņot dažādus terminus dažādās valodās. Tulkojot oriģinālu dokumentus uz savas valsts valodu, nereti tiek pieļautas kļūdas, ko apstiprināja mūsu oponenti, atbildot uz jautājumu, vai tulkotajos dokumentos ir atrastas tulkojuma kļūdas. Rodas jautājums, kāpēc rodas šīs kļūdas, kāpēc tā notiek. Notiek tas tāpēc, ka nereti nav atrasti vārdi ar identisku nozīmi citā valodā, un beigu beigās dokumentu jēga tiek zaudēta vai mainīta. Mūsu oponenti apgalvoja, ka šīs kļūdas tiek kontrolētas, bet kā var kontrolēt visus šos milzumu daudzos dokumentus un pārskatīt vairākas reizes katru, un vienkārši nepietiks laika uz visiem šiem dokumentiem. Kā mūsu komandas pirmā runātāja savā runā jau minēja, tikai viena gada laikā vien Polijā dokumentu tulkojumā tika atrastas pāri 40 nopietnām kļūdām, kas varēja novest pie nopietnām sekām. Ko savukārt apstiprināja mūsu oponenti, atbildot uz jautājumu, vai tulkojuma kļūdu dēļ var tikt apdraudēta svarīga informācija. Šādu kļūdu nedrīkstētu būt dokumentos, un tāpēc šī problēma, kas saistīta ar neprecīzu tulkojumu, ir jārisina. Un vienas dokumentu valodas ieviešana ir šīs problēmas risinājums, jo vairs nevajadzēs
visus šos dokumentus tulkot visās 23 valodās. Un otrs sadursmes punkts ir finansiālās izmaksas. Eiropas Savienība ik gadu maksā ievērojumu naudas summu par tulkošanas pakalpojumiem. Nevienam nav noslēpums, ka tulkošana ir dārgs un diezgan darbietilpīgs process, ko savukārt neapstiprināja mūsu oponenti, atbildot uz jautājumiem, vai tulkošana prasa daudz laika un vai tulkošana prasa lielus izdevumus. Kā jau mūsu komandas otrais runātājs savā runā minēja, Eiropas Savienības izdevumi dokumentu pārtulkošanai oficiālās Eiropas Savienības valodās pārsnieguši 600 miljonus latu. Pēc mūsu oponentu teiktā sanāk, ka 600 miljonu latu ir maza summa, bet mūsu komanda tam nepiekrīt. Mēs uzskatām, ka tā ir diezgan nopietnas izmaksas, un šīs izmaksas varētu būt virzītas un būt noderīgākas citās nozarēs, piemēram, kā medicīnā. Un līdz ar to visas Eiropas Savienības iedzīvotāji būtu ieguvēji, ko arī apstiprināja mūsu oponenti, atbildot uz jautājumu, vai iedzīvotāji būs ieguvēji, ja nauda, kas izmantota tulkošanai, būtu atvēlēta, piemēram, medicīnai. No iepriekš teiktā ir skaidrs, ka 600 miljoni latu, kas ik gadu tiek maksāti par tulkošanu, varētu būt izmantoti daudz liederīgāk, jo ja vien tiktu panākts, ka Eiropas Savienībā ir viena dokumentu valoda. Līdz ar to mēs esam stingri un nelokāmi pārliecināti, ka Eiropas Savienībā ir jābūt vienai dokumentu valodai. Paldies par uzmanību! Labdien vēlreiz, esmu nolīdzošās komandas trešā runātāja un pārstāvu rezolūcijā, ka Eiropas Savienībā nav jābūt vienai dokumentu valodai. Tātad pirmkārt es pievērsīšos pie sadursmes punktiem, un kā pirmo sadursmes punktu mēs saskatījām izdevumus. Mēs uzskatām, ka vienas dokumentu valodas ieviešana radīs papildus problēmas un pat draudus. Tātad tagad tulkošana izmaksā apmēram 1% no Eiropas Savienības budžeta, un tas jau ir iekļauts Eiropas Savienības budžetā. Tas ir paredzēts, un tas, kā jau minēja manas komandas otrā runātāja, ka tas ir tikai 2 eiro uz pilsoni gadā. Un mēs uzskatām, ka tā nav liela summa, kas savukārt otrādāk, piemēram, varētu palielināties, ja tiktu ieviesta viena dokumentu valoda, tad katrai valstī atsevišķi vajadzētu tulkot, piemēram, iedzīvotājiem dokumentus, jo vairāk par pusi pilnvērtīgi nezina angļu valodu augstā līmenī tā, lai izprastu, piemēram, visādas frāzes un kaut kādus terminus. Cilvēki saprot angļu valodu, franču vai kādu citu valodu, piemēram, saziņas tikai līmenī. Un tātad mēs uzskatām, ka mēs varētu iekļūt tikai vēl lielākā bedrē, ka, piemēram, valstī rastos papildus tātad izdevumi, un tad nauda, piemēram, tiktu mazāk piešķirta varbūt arī medicīnas iestādēm un izglītības iestādēm, jo tā nauda tiktu piesaistīta, piešķirta tulkošanai. Un kā arī tas būtu nasta nevis tikai valstī, bet arī Eiropas Savienības sistēmas attīstīšanai, jo visas valstis it kā ir apvienotas kopā, un tas ir Eiropas Savienība. Tātad, ja katrā valstī būtu tāda problēma, sāktos ekonomiskās krīzes, kā piemēram jau Portugālē, Itālijā, piemēram, Grieķijā ir nestabila ekonomiskā sistēma, un ja vēl klāt viņiem būtu papildus izdevumi, tas būtu ļoti bēdīgi. Un kā arī var rasties riski, ka valstis sāktu meklēt, piemēram, lētākus tulkus, lai samazinātu izdevumus, un tātad tā tulkošana nebūtu kvalitatīva. Un kā otrs sadursmes punkts ir draudi valodām un identitātei. Kā mēs zinām, ka Eiropas Savienība balstās uz individa brīvību un demokrātiju. Kā mēs arī minējām savā pirmajā argumentā, ka daudzvalodība ir viena no svarīgākajām Eiropas Savienības iezīmēm un demokrātiskām vērtībām, mēs uzskatām, ka viena dokumentu valoda ir pilsoniskuma atzīšana, kā piemēram aktīvs Eiropas pilsoniskums nav iedomājams neplašinot un nepadziļinot valstu iedzīvotāju un individuālajā līmenī savstarpējo saziņu, kuras galvenais līdzeklis ir, protams, valoda. Un vēlēšanās apgūt dzimto otro cilvēku vai citu cilvēku valodu var radīt spēcīgu stimulu attīstīt savas zināšanas, pilnveidot savas iespējas, un tātad
ja mēs sazināsimies otrā tā saziņas partnera valodā, nevis trešajā valodā, tas arī radīs it kā pareizāku priekšstatu, gan emocionāli, gan arī, jā, tātad. Un tātad arī viena dokumentālā valoda var izraisīt cilvēku pasivitāti, kā es jau minēju. Viņi sāks, piemēram, novārtā atstās savu dzimto valodu un sāks mācīties to valodu, kura būs plašāk izplatīta. Tas, piemēram, dokumentu valoda, tā franču, vācu vai vēl kāda cita. Pieņemsim, ja pat nevis angļu valoda, bet kāda vācu valoda tiks atzīta. Varat iedomāties, kas notiks, ja tagad nav nevienas tādas valodas, kas būtu vismaz uz pusi dominanta kādā valstī. Un ja vajadzētu gan izvēl no nulles sākt kādam mācīties šo valodu, tas visdrīzāk neizdotos un atkal rastos sarežģījumi. Bet pievēršoties pie jautājuma atbilžu daļas, pirmkārt gribu pievērst uzmanību tam, ka, kā jau minēja, atbildēja oponentu komanda, ka Eiropas Savienībā ir 23 oficiālās valodas, un viņi uzskata, ka neradīsies nekādas problēmas ieviešot kādu vienu dokumentālo valodu, neskatoties uz šo kuplo skaitu. Eiropas Savienības pamatā ir demokrātija, vai tad nevar būt tā, ka kāda valsts vienkārši mēģinās uzstāt, lai tieši viņas valodu it kā atzītu par to oficiālo vienoto dokumentu valodu, piemēram, vai nesāktos konflikti savā starpā, vai tas neizraisītu globālas problēmas. Kā divus jautājumus es atradu pretrunā uz to, ka vai daudzvalodība paver plašākas iespējas politiskajās, ekonomiskajās un kultūras jomās, un vai vairāku valodu zināšanas ietekmē iedzīvotāju iespēju iesaistīties Eiropas attīstībā. Oponentu komanda atbildēja, ka jā, tas ietekmē daudzvalodība iespējas, un tātad viņi ir pretrunā ar to, ka viņi saka, pietiek ar dzimto valodu un vienoto dokumentu valodu, lai varētu, piemēram, pārvietoties pa Eiropu, meklēt darbu. Tātad ir nepieciešamas vairākas valodas, bet uz jautājumiem, vai Lisabonas līgums apstiprina Eiropas Savienības demokrātiskumu un individa brīvību. Lisabonas līgums ir izvērsts un nostiprināti vērtības un mērķi ir izvērsti. Balstās uz individa brīvību, uz politiskā, ekonomisko un sociālo brīvību, un tas ir galvenais arī pamats, kā tad būt ar šo. Kā arī, piemēram, vai viena kopīga valoda var radīt vienas valsts valdošu lomu. Es gribu teikt piemēru par to, kā radās rusifikācija PSRS laikā. Piemēram, padomju laikā bija valdoša Krievija, un tā apdraudēja mazākās valodas, piemēram, varēja iznīkt arī mūsu latviešu valoda, kad bija piespiesti cilvēki mācīties krievu valodu un pat aizliedza runāt latviešu valodā vienu brīdi, vai nevar rasties arī šādi riski. Un kā arī runājot par problēmām, kādas pastāv dokumentu valodas ieviešanā, oponentu komanda uzskata, ka problēmas principā neradīsies, bet tikai pilnveidosies viss un problēmas izzudīs. Mēs uzskatām, ka ir jāatceras, ka dokumentu valoda ļoti krasi atšķiras no sarunu valodas, kā arī Eiropas Savienībā pastāv sistēmas nesakārtotības un vai neradīsies vēl papildus problēmas, kas mūs gremdēs. Un kā arī gribu minēt to, ka tomēr demokrātija ir galvenais pamats Eiropas Savienībā, un izvēloties vienu dokumentālo valodu, demokrātiskais princips tiks it kā atstās tādā kā novārtā, un tāpēc mēs esam pārliecināti, ka Eiropas Savienībā nav jābūt vienai dokumentu valodai, jo gan savienībai, gan individiem tas būs papildus nasta. Paldies! Labi, paldies, cienījumās komandas. Man liekas, ka jūs uztaisījāt tik sprāgi debatu, ka daži argumenti, kurus es par to kādas daudzas reizes ziņodams kā korespondents savulaik, kad mēs tikai stājāmies Eiropas Savienībā, valoda bija viens no svarīgākajiem aspektiem, un tur katram cilvēkam ar valodu vien varēja uzreiz pateikt, būs vai nebūs, balsošu vai nebalsošu par Eiropas Savienību. Bet drīkst painteresēties, kurš patiesībā sirsnīgi tic tam, par ko viņš te runā, jo es saprotu, ka debašu klubā dažkārt tev ir jārunā par to, kam tu īsti netici, vai jūs tiešām esat par daudzvalodību. Tas ir vienvalodība, tā, ja par daudzvalodību. Vai ir kāds, kas uzdrošinātos tā teikt? Latvijā laikam nepopulārs vispār arguments, ne? Nezinu, principā tas nebūtu slikti.
manuprāt. Ja būtu viena valoda Jā. ieviesta. Nu, būtu, nezinu, it kā komunicēties vieglāk būtu ar citiem valstu iedzīvotājiem. Manuprāt. Bet tu runā kā cilvēks, kuram angļu valoda, es saprotu, ir stiprā puse. Daļai, jā. Jā? Vai tev arī tāpat? Jā, es arī tāpat uzskatu. Klau, bet ja mēs saskaitītu visus Eiropas Savienības iedzīvotājus, kas runā kādā konkrētā valodā, un mēs ņemtu vērā nevis, ka angļu valodā ir liela loma pasaulē, tad Eiropas Savienības galvenā valoda ir vācu valoda. Jo tajā runā 150 miljoni iedzīvotāji. Gandrīz nav gluži visi 150. Kā ir ar vācu valodu, Inta? Sliktāk nekā ar angļu. Aha. Un ko tu saki, Viktor, vai tu būtu ar mieru tā parakstīties uz tādu principu? Vācu valoda man labi padodas. Ok, veci vārdi, gābeli un šūflādi un tādas lietas. Labi, bet vācu valoda nav tikai veci vārdi. Vācu valoda ir vesela, pilnīgi savādāka sistēma, vai ne? Piekrītu. Kas ir jūsu galvās? Jums bija tas interesantais arguments, ko jūs tik politkorekti minējāt. Man liekas, tu tos pašās beigās teici, mazām nācijām tas taču ir reāls drauds jaunieši. Tas ir tā, ka, tad varbūt pēc gadiem 20 vairs nebūs arī Latvijas, jo jūs visi runāsiet angliski savā starpā. Īstenībā tas ir liels drauds, manuprāt, jo, teiksim tā, tagad Latvijā jau ir arī latviešu valodā runājušie un krievu valodā runājušie, un arī, piemēram, cilvēkus, kur runā krievu valodā, viņus grūti jau it kā pierunāt, bet... Tā kā argumentēt latviski. Viņi pārslēdz uz krievu valodu. Jā, viņi pārslēdz uz krievu valodu, bet ja vēl kāda angļu vai vācu valoda klāt nāk, tad neviens nemaz arī, es domāju, tā... Vai jūs esat saskaitījuši, cik krieviski Eiropas Savienībā iekšā dzīvojoši cilvēki, cik miljoni cilvēku runā krieviski? Mēs to neskaitījām, bet turpinot par latviešu valodu, mēs atradām tādus faktus, ka latviešu un lietuviešu valoda ir tās apdraudējamākās Eiropas Savienībā, un speciālisti jau redz tos un paredz draudus. Un tāpēc mēs arī to runājām, ka tieši tām mazām nācijām ir tā problēma. Un tieši runājot... Kaut gan piedodiet, bet luksemburdzieši ir vēl mazāk nācija un sen jau atteikušies no vēlmes luksemburdziešu valodu ieviest Eiropas Savienībā. Viņi jau cītīgi turās pie franču un vācu, kas arī viņiem ir skolu valoda, viņi tajā mācās un savu luksemburdziešu akcentu runā ar vecmāmiņām. Kad pārnāk mājās. Ja tā ņem, tad atvainojot līdzīgi kā jūs šeit Krāslavas ģimnāzijā, jūs mācāties skaidrā, skaistā latviešu valodā, bet aiziet mājās, un es pieņemu, ka jūs runājat skaistā latgaļu valodā, nevis mocaties latviski ar vecmāmiņu, vai ne? Jā, bet dokumentu valoda, kā mēs arī minējām, ļoti krasi atšķiras no saziņu valodas, un, piemēram, mēs skolā sabūstam angļu valodu, vācu valodu, un ja būtu dokumentu valoda tieši šajā valodā, tad mēs neizprastu arī to jēgu. Mēs esam pieraduši saziņas valodā runāt, bet tos terminus mēs nezinām. Es par to krievu valodu vēl atpakaļ, kad es tā prasīju ķecerīgi. Baltijas valstīs kopā ir labi, ja 7 miljoni iedzīvotāji. Eiropas Savienībā šobrīd oficiāli dzīvo cilvēki, kad 8-9 miljoni, kur runā krieviski ikdienā. Tas ir ieskaitot Vācijā dzīvojuši, Spānijā dzīvojuši, Kiprā dzīvojuši un tā tālāk dzīvojuši krievalodīgs cilvēks. Ciem vārdiem tā nav Eiropas Savienības oficiālā valoda, bet viņas ietekme procentuāli ir vēl lielāka. Tāpat var, protams, runāt par 8 miljoniem kataloņu, kuri nav īsti spāņu valoda un tā tālāk. Vai jūs mēģinājāt mētāties arī ar skaitļiem? Jūs tādus nāciju skaitļus gluži nemetāt šeit uz galda? Es vienkārši tikai biju pieminējusi, bet īstenībā ir arī tieši procenti tie konkrēti, cik runā atbilstošajā valstī. Tās vai apgūst tās svešvalodas, vai būtu tā, ka zina vairāk, ne tikai kā dzimto valodu. Bet lielākais draudz iespējams ir digitalizācija un internetizācija, nevis tas, cik mēs un kurā brīdī ar dokumentos vai ikdienā ar vecmāmiņu vai ar draugiem vai ar kaimiņiem, kur mēs kādā valodā ko runājam. Jūs taču visi googlē sežat angļu valodā, vai ne? Kopumā, jā. Un jūs? Protams. Ja? Tad patiesībā vai drauds ir kaut kāda Eiropas Savienības lēmums vai vienkārši jūsu mobilais telefons ar skārienjūtīgu ekrānu jūs kabatās? Pastāv vairāki draudi arī šis, un tas tieši ir aktuāls jauniešiem. Jauniešiem, bet atvainojos, jūs jau pēc 10 gadiem nekādi jaunieši vairs nebūsiet, bet Google turpināsiet lietot. Vai ne? Tāpēc kopumā šobrīd tas ir. Bet pēc 10 gadiem jau tas drauds būs vēl lielāks. Vai latgaļu valodā jums šķiet arī tas ir drauds? Jo, ja tā ņem, tad kāpēc tad neuztraukties arī par latgaļu valodu? Ja tā nav valoda, jums politkorekti māca, ka tā nav valoda, ja? Tā, es nezinu, tā, laikam, manuprāt, mums neskaitās kā valoda, un īstenībā mums jau ar katru gadu, laikam, pat mazāk to lieto, un vairāk... Tā, tad viņi ir viena no izzūdošajām valodām, par viņu reāli jāstraucās, jāsāk tulkot dokumentu latgaļu valodā, ne?
Nē, dokumenti varbūt jau nebūtu jātulko, jo īstenībā tikai pat, teiksim, vairāk pat reģionos, manuprāt, vairāk latgalē arī runā latguļu valodā. Nē, es dzirdēju vairāk kurzemniekus, kas runā latgaliski. Bet, nu, tādā ziņā, ka cik mēs zinām vispār, ka mums tas arī izzūd jau pamazām, bet, Mums pat skolā bija konkurss, kur attīsta tieši latgales valodu, kur tiek pievērsta jauniešu uzmanība, tāpēc mēs cenšamies cīnīties ar šo problēmu arī. Kas cits, ja ne mēs, tāpēc, ka... Jā, kas interesanti, jo jūs ar mani tagad runājat latviski, kaut gan teorētiski jūs drīkstētu runāt latgaliski, un es rīdznieks būdams izsekotu, man šķiet, lielākai daļai lietu. Kā ir ar to reģionālo principu, vai jūs esat tā apguvuši, cik daudz patiesībā no šeit Eiropā skanošām valodām, patiesībā ir tikai tās 23, ar ko jūs visu laiku mētājaties oficiālās valodas? Katrā valstī taču es pieņemu ir vairākas patiesībā. It kā ne visas, it kā daudzām valstīm ir vairākas valsts valodas, un dažas valodas it kā ir 27 Eiropas Savienībā, bet valodas oficiālās ir 23 valodās tulkotos dokumentus. Bet katrā valstī ir vairākas. Kas notiek ar tām pārējām? Viņas dabiski izmirst, jūsuprāt? Ja viņas, pieņemsim, neattīsta vai necenšas kaut kas saglabāt, tad, protams, viņas izmirst. Jo latviešu valoda, vismaz visi valodnieki jums pateiks, kopš ir ierakstīta kā Eiropas Savienības oficiālā valoda, iespējams ir pagarinājusi savu mūžu uz vismaz 100 gadiem uz priekšu. Citiem vārdiem, es saprotu, ka tas nav jums mīļš arguments kā jūsu komandai, bet pēc būtības tas, ka viņi ir Eiropas Savienības oficiālā valoda, iespējams nodrošina, ka